Labvakar visiem! Mums ir vēl dažas minūtītes laika, bet es ar jums jau sasveicināšos, lai pārbaudītu, vai jūs mani labi dzirdat, redzat un kā viss ir. Jā, viss labi Lieliski, ir dzirdam. superīgi. Kāds noskaņojums šovakar? Ir labi. Lieliski. Lieliski, jā. Vēl kādu minūti pagaidīsim. Un kamēr mēs esam tikai daži, kas tad jūs pamudināja pieslēgties šai te ievadu nodarbībai vai kaut ko zinat jau par likteņu matricu? Drosmīgākie var pieslēgt mikrofonus un droši padalīties sajūtās savās. Nu, es varbūt padalīšos, lai aizpildītu laiku, lai nav klusums. Jā, paldies! Jā, es strādāju ar likteņu matricu, īpaši ar dzimtas kvadrātu, un tad, kad es ieraudzīju, ka ir šī papildinātā matrica, godīgi sakot, es pat neesmu no oriģināla autors to dzirdējis, tā kā man ir ārkārtīgi liela interese. Paldies, paldies par šo iespēju. Jā, paldies! Jā, šīs papildinājums nenāk no Natālijas Ladini, jā. Bet ir viņai daudz skolnieki un dzīve nestāv uz vietas un iet uz priekšu. Jā, ir ārkārtīgi labi, kad piedalās arī jomas speciālisti un varēs uzzināt arī kaut ko jaunu šajā visā jomā attiecībā par likteņu matricu. Tas nav tik sen. Es, protams, laikam nav tāda diena, kad pati nemācītos un neizzinātu, ja? Protams, kad varbūt ir grūtāk, ka nav iespējas tik bieži aizbraukt līdz Ukrainai, līdz Krievijai, kur ir mani skolotāji, bet tas netraucē vismaz šajā laikā, šajā brīdī uzturēt saziņu. Jā. Paldies, Kitī, kā izpildīju laiku. Varbūt palūkšu vēl kādam padalīties, kas jūs šajā vakarā īpaši ir uzrunājis, ko varbūt sagaidat no šīs te tikšanās. Nu, es gribu jums pateikties par visām iepriekšējām nodarbībām. Es jums vispastāvīgi mācos. Nu, nepraktizēju, nezinu, kāpēc manā lokā. Es ļoti maz laikam ar cilvēkiem komunicēju, un līdz ar to ar tiem, kuriem es gribētu parunāt, viņi saka, ka viņi nevēlas to. Nu, un tā kā es arī nebāžos, bet es daudz strādāju ar sevi, daudz izprotu savu dzīvi, mēģinu analizēt. Tikai tagad, mācoties likteņu matrici, man pielec, kāpēc manā dzīvē tas tā viss ir noticis. Un arvien skaidrāk un skaidrāk es saprotu sevi un saprotu tās visas notikumus, kas notiek man apkārt. Paldies jums, jā. Paldies, Līlita! Paldies, Līlita! Jā, jūs esat patiesi uzticamais kursu apmeklētājs, un man ir liels prieks. Un vēl lielāks prieks būtu, ja mēs uzdrīkstētos arī vienā vai otrā, teiksim, vidē, telpā, kursā, nodarbībā vērties vaļā un sākt praktizēt. Un tā man ir laikam lielākā vēlēšanās. Ja agrāk man šķita, ka katram vienam cilvēkam ir jāiemācās un jāsaprot un jāsāk runāt un tā tālāk. Šodien es saprotu nedaudz savādāk. Mans uzdevums ir iedot jums instrumentu. Ko jūs ar to darīsiet vai pārvērtīsiet? Nu, patiešām, lai instruments sāk strādāt un rada brīnums, konkrētā gadījumā jūsu un savu tuvo cilvēku, un varbūt netik tuvo cilvēku dzīvēs, jo matrica patiešām ir dzīva, tā ir elpojoša, tas ir dzīves organisms. Paldies jums par to, ka dalījāties, un es domāju, ka mēs arī maz pa mazam varētu sākt, jo, protams, kad gribu teikt sekojoši, ka rudens ar savu bagātību aicina īstenībā uz pārmaiņām. Un šovakar mēs ar jums arī iesāksim šīs te rudenīgās pārmaiņas, kas teju klauvē pie durvīm. Un es priecājos šovakar redzēt,
katru no jums, kurš ir šovakar pieslēdzies likteņa matricas ievadnodarbībai. Un tāpat es gribētu sveicināt arī tos kolēģus, kuri varbūt šo nodarbību klausīsies ierakstā. Un jāsaka, ka katru rudeni, jau vairāku gadu garumā, es atveru jaunu kursa ciklu, un šis gads nebūs arī izņēmums. Tikai varbūt ar mazliet citādu formu, jo arī dzīve, atver jaunus ceļus. Un šovakar man priekš jums ir divas labas ziņas. Neraugoties uz to, ka daudzās vietnēs, daudzas organizācijas saka, ka likteņa matricas pasniedzēji Birute Leitāne vairs nodarbības nevada, tad gribu teikt, ka likteņa matricas kurs notiks. Un tas būs ļoti dziļš, ļoti piesātināts kurs, varbūt pat piesātinātāks nekā iepriekš, ar ļoti jaudīgām zināšanām un arī ar praktiskiem piemēriem. Un otrā labā ziņa ir tā, ka šajā gadā likteņu matrica patiesi ir kļuvusi bagātāka. Gan vizuāli, gan arī saturiski, un jums būs iespēja, kuri vēlēsies iet kopā ar mani, soli pa solim to izzināt. Bet domāju, ka tagad ir pienācis laiks uzlikt prezentāciju. Es mēģināšu to parādīt jums. Tātad likteņu matrica. Bet pirms mēs sākam, es, protams, redzu ļoti daudz sarakstā savus kolēģus, kuri iepriekš jau ir pie manis mācījušies. Un tie mani zina, bet ir arī šo te 100 cilvēku skaitā arī tie, kuri varbūt mazāk zina par mani. Mans vārds ir Birute Leitāne, esmu karmiskā numeroloģija un likteņa matricas pasniedzēja un arī gaismas mandalu praktiķe. Ar ilgadēju pieredzi darbā ar cilvēkiem, gan mācību, gan tāpat arī konsultāciju jomā. Jāsaka, ka numeroloģijā un arī karmiskajā numeroloģijā es darbojos jau vairākus gadu desmitus. Un savā laikā Krievijā ir iegūts maģistra grāds karmiskajā numeroloģijā. Un tāpat, kā jau es iepriekš teicu, sekoju tām aktualitātēm un jaunajiem atklājumiem un tendencēm, kas ir šajā jomā. Pēdējos 3 gadus, kad varbūt bija problēmas nedaudz pašai ar veselību, es vairāk sāku pievērsties likteņa matricai. Esmu vadījusi arī likteņa matricas kursus pāris reizes gadā, kuros zināšanas ir apguvuši Latvijā vairāk nekā 200 cilvēku. Kā arī sniedzu individuālas konsultācijas, to skaitu gan jums precīzi nenosaukšu, un palīdzu cilvēkiem tātad izprast viņu dzīves situāciju, izvēles, varbūt iekšējos resursus. Un pēdējā laikā tas jaunums, kam arī esmu pievērsusies, tā ir ātrā diagnostika veselībā. Protams, tas neaizstāja ārsta, mediķa konsultācijas, bet, ja tas notiek apvienojot sinerģijā, tad rezultāti ir ārkārtīgi labi. Gribu teikt, ka manas zināšanas ir pārbaudītā un tādā strukturētā, ļoti pat varbūt strukturētā pieejā. Jo īpaši svarīgi manā darbā ir šī likteņa matricas sistēma, kas balstās uz dzimšanas datiem,
un atklāja tādus būtiskus attīstības virzienus un arī vienlaikus personības uzdevumus. Un ko gribu teikt? Ka savos kursos es dalos ar zināšanām, ar instrumentiem, bet svarīgākais, pats svarīgākais ir, lai šis instruments nepaliktu par grāmatu, kas ir nolikt uz loga palodzes. To likteņu matricu nav jēga tikai izlasīt, vai jēga tikai uzzināt, uz brīdi atpazīt, jā, tas ir par mani. Nē, tas nav par mani. Dzīvais spēks rodas tad, kad jūs to sākat pielietot praksē, kad zināšanas pārvēršas pieredzē. Un tāpēc šajos kursos vienalga, vai tā būtu likteņa matrica, vai šobrīd mēs izejam attiecību matricu, es lieku lielu uzsvaru uz skaidrību un arī uz patstāvīgu apguvi, lai katrs spētu iet savu ceļu. Kas to palīdz nodrošināt, jūs jautāsiet? Tas ir ne tikai nodarbības, bet arī katrs kursa dalībnieks un esošie kursa dalībnieki neļaus samelot. Tie ir arī rūpīgi veidoti PDF formātā konspekti, lai nodarbības laikā jums nav nepieciešams pierakstīt pēc diktāta, jo es ticu, ka jūs, protams, labi rakstīt, neraugoties uz mūsu jaunām tehnoloģijām, kad rakstīt vairs īsti nemaz nevajag. Un šie PDF formātā arī konspekti, ieraksti ļauj mācīties savā ritmā un atkārtot atgriezties pie informācijas sev ērtā laikā. Un varbūt ne šogad, varbūt ne nākošgad, bet tic, pienāks brīdis, kad tev gribēsies šīs zināšanas pacelt. Man ir ārkārtīgi svarīga arī cieņpilna attieksme pret katru kursantu. Man ir svarīgs dziļums, man ir svarīga iedvesma, lai zināšanas jums ne tikai palīdzētu saprast, bet iedot spēku arī rīkoties. Un šovakar es mēģināšu jūs iepazīstināt ar likteņa matricas pamatprincipiem, kas tā tāda ir, kā tā strādā un kā tā spēj mainīt mūsu dzīvi un arī to iekšējo ceļu. Un tā būs tikai tāda pirmā pietura, bet jau no tās es ļoti ceru, jūs spēsiet sajust, kā matrica var runāt ar katru no jums personīgi. Un kas tad ir likteņa matrica? Likteņa matrica sāks ar vienu pavisam vienkāršu lietu. Un tas ir mans un tavs dzimšanas datums. Mūsu dzimšanas datums, tā ir kā atslēga, kas atver durvis uz iekšējo enerģijas pasauli. Katrs skaitlis, kurš ir ierakstīts likteņa matricā, no 1 līdz 22, nes sevī noteiktu jēgu, noteiktu arhetipu, un tie ir tā, es gribētu teikt, kā cilvēces kopīgās pieredzes kodi, kas stāsta par cilvēku raksturu, par dzīves mācībām, par viņa resursiem, par to, ko mēs katrs sevī nesam. Un svarīgi ir saprast vienu, ka neviena no šīm te daudzajām enerģijām, kas ir ierakstīta likteņa matricas kartē, enerģijām vai cipariem, sauciet kā gribiet, nav ne laba, ne slikta. Viena un tā pati enerģija reāli var izpausties gan plusa izpausmē, bet tikpat labi tā var arī radīt dažādus izaicinājumus. Ja mēs varbūt neprotam
ar to nemākam apieties. Viens piemērs. Šeit ir kreisajā pusītē matricā vieninieks. It kā resursa zona, kas ir saistīta, tas ir cilvēka piedzimšanas datums, kas saistīts ar viņa resursiem. Un konkrētā gadījumā vieninieks par ko runās, ka cilvēks ir ar līdera arhetipu. Un viņš ienāk telpā, ienāk vidē un rodas tāda sajūta, ka patiesi gribās šim cilvēkam sekot, ieklausīties viņā, kādu informāciju viņš dod. Un plus izpausmē šis cilvēks var būt tavs iedvesmotājs, viņš ir labs organizators, cilvēks, kas spēj parādīt arī citam dzīves virzienu. Bet ja šī enerģija aizpeld kaut kur mīnusā, šis pats foršais iedvesmotājs var kļūt ļoti autoritatīvs. Viņš var gribēt visu kontrolēt, tev ir jāmācās, jā. Viņš var gribēt, lai notiek viss pēc viņa prāta, un skat viena un tā pati enerģija, bet ļoti pavisam dažādi rezultāti. Vai varbūt cits piemērs. Ja tur stāvētu 15. enerģija, tie, kas varbūt zina taro, zina, ka tas ir pēc taro arhetipa velns, jeb kārdinātājs, un plusā tas iedod, ka cilvēks ir ļoti harizmātisks, iedod arī tādu valdzinājumu. Tāpat viņš kā pirmā enerģija spēja aizraut citus, piepildīt telpu ar visu savu enerģiju, bet mīnusā, diemžēl, tas nes līdzi arī kaut kādas atkarības. Vienalga, vai tas būtu attiecībās, vai tas būtu kādās apreibinošās vielās, vai varbūt pārmērīgā ēšanas kārē, vai varbūt kādās ilūzijās. Un šai te enerģijai ir tik spēcīgs magnetisms, kas prasa apzināt virzību. Pretējā gadījumā cilvēks var kļūt par sava kārdinājuma ķilnieku. Un šeit arī slēpjas visa matricas būtība, ka matrica ir unikāls instruments, kas palīdz izzināt sevi, sakārtot savu dzīvi. Jāsaka, tā ir pašizziņas sistēma, kas apvieno, protams, gan numeroloģiju, gan astroloģiju, kvantu fiziku, ja? Un nāk arī ar savām ģenētiskajām atziņām. Apvieno arī zināšanas, tagad nāk klāt psiholoģijā. Un, protams, iedod arī izpratni par čakru sistēmu. Un matrica, protams, ļauj ieraudzīt gan talantus, gan raksturiezīmes, gan dzimtas programmas un dzīves uzdevumus. Un es gribētu teikt, ka to var uztvert kā tādu garīgo DNS, kā schēmu, kurā ierakstīti visi iespējamie scenāriji, visi iespējamie resursi un ceļi, pa kuriem cilvēks, viņa dvēsele var iet. Un te uz šī slaida jūs redzat pašu likteņa matricu. Šo daudzslāņaino 8 stūru zvaigzni ļoti daudziem, kā mēs jau šajā vakarā dzirdējām, sākotnēji tā ir pazīstama. Taču es gribu teikt, ka matrica ir kļuvusi šajā gadā daudz bagātāka. Blakus tradicionālajai formai atklājas arī papildinātā matrica ar saviem zemapziņas scenārijiem un labbūtību, veselību. Un tas ļauj ieraudzīt ne tikai to redzamo daļu, ko mēs redzam fiziskajā pasaulē, bet arī tos slēptos virzienus, kas tātad mūs ikvienu virza pa dzīvi. Un jāsaka, ka likteņa matrica nav tikai schēma uz papīra, tā ir dzīva. Tā ir elpojoša karte,
kas var parādīt mūsu ceļu ļoti dažādos līmeņos. Un vēlos piezīmēt vēlreiz un vēlreiz, ka matrica nav nekāda zīlēšana. Tā ir kā spogulis, kas palīdz ieraudzīt sevi no malas, pieņemt savus spēkus, pieņemt arī savu trauslumu, saprast, ka dzīve var piespēlēt dažādus pārbaudījumus, un arī skaidri saredzēt, kādas izvēles priekšā es esmu. Matrica tā ir kā karte, kas tev neatņem nekādā ziņā brīvību, ja? Bet tieši otrādi atgādina, ka izvēle, pa kuru ceļu iet, vienmēr un tikai ir tieši tavās rokās. Ne es kā likteņa matricas speciālists, ne arī kāds cits no malas nav tiesīgs pateikt, tev ir jādara tā. Izvēle tikai un vienīgi būs tavās rokās. Es tev varu parādīt virzienu, iedot instrumentu, pa kuru ceļu tu iesi. Tas paliek tavā ziņā. Un pirms mēs dodamies tālāk, es gribētu teikt, ka katrs varbūt jau ir ielūkojies kalkulatorā. Tātad matricas aprēķinos mēs izmantojam tikai un vienīgi saskaitīšanu. Un matricā nevar būt lielāki skaitļi par 22, tātad no 1–22. Ja, piemēram, cilvēks ir dzimis no 1. līdz 22. datumam, vai kādā no matricas zonām tev sanāks skaitlis līdz 22, tad matricā šis skaitlis, jeb šī enerģija, tā arī paliks. Bet, ja, piemēram, dzimšanas datums ir lielāks par 23, par 22, tātad sākot no 23 un uz augšu, tad ir jāizmanto saskaitīšana. Mēs saskaitām abus ciparus kopā un iegūstam rezultātu. Vaicāsiet, kāpēc koks? Mūsu dzīvē nav tikai notikumi šeit un tagad. Es gribu teikt, ka mūsu dzīve ir ļoti daudzslāņaina. Un, lai saprastu varbūt vairāk, kas notiek dzīvē ar cilvēku, vislabāk to ir izvēlēties ar šo vienu tēlu, Un es izvēlējos koku. Iedomājieties! Kokam ir saknes, stumbrs un arī zari. Un gribētos teikt, man vienmēr prātā nāk mūsu Latvijas ozols skaistais. Ja saknes ir spēcīgas, koks iedod arī augļus. Ja saknes ir vājas, lapas kalsta, lai arī no malas varētu likties, ka kādu brīdi viss ir kārtībā. Un likteņa matricā šis koks ir mūsu dzīve. Mūsu dzīve. Tāpēc sākotnēji es gribētu pievērst uzmanību mūsu personīgajam kvadrātam, kas ir likteņa matricā. Tas ir kā stumbrs. Tas ir kā stumbrs un kā arī zari. Un tajā slēpjas būtībā mūsu sajūta, kā mēs dzīvojam, kā mēs realizējam savus talantus, kā rūpējamies par savu ķermeni, uz kuriem tad mēs arī tiecamies. Un šis personīgais kvadrāts, es tūlīt iezīmēšu, kur viņš atrodas matricā, tātad ar sarkanām līnijām iezīmēju mūsu personīgo kvadrātu. Un kas tad ir, kādas daļas ir šajā te personīgajā kvadrātā?
Tātad pirmais, kreisajā maliņā redzat, ka ir punktiņš A. Tas ir mūsu dzimšanas datums, kas runā par personību, kas runā par raksturu, kas runā par iekšējo resursu. Būtībā tas ir cilvēka rakstura pamats. Tā ir viņa enerģētiskā as. Un tajā atklājās gan iedzimtās īpašības, kas redzamas jau mūsos no bērnības, kā cilvēciņš reaģē uz notikumiem, kā pieņem lēmumus, kādu spēku vai noskaņu viņš tātad ienes pasaulē. Un būtībā gribētos teikt, ka tās ir mūsu dotības pēc noklusējuma. Tas ir temperaments, tas ir saskarsmes veids, tas ir uzvedības raksts. Un enerģija, kas atrodas šajā punktā, parāda, cik tātad stiprs vai gluži pretēji trausls ir cilvēka iekšējais kodols. Un tas arī atklāja, ar ko viņš sastopās ikdienā. Kā izpaužas sadzīvē, kā izpaužas kaut kādās izaicinošās situācijās, grūtībās. Ja? Un ja šī enerģija tātad darbojās mīnus izpausmē, tas var kļūt par atkārtotu kļūdu un kaut kādu iekšējo pretrunu avotu. Savukārt, ja enerģija ir plusā, tad tas ir spēks, tas ir balsts, tas ir spēks, ko ir vērts tālāk izkopt. Pašā augšā ir punktiņš B. Tas ir pašā virsotnē, likteņa matricā. Tātad tas ir tavs dzimšanas mēnesis. Ja? Te var būt enerģijas no 1 līdz 22. Un tas ir dāvana un iedvesmas avots. Ja? Tas, kas nāk mums no augšas. Tas, kas nāk no augstākiem spēkiem. Šajā punktā arī slēpjas mūsu talanti, intuīcija, spējas. Un tas atverās tad, kad cilvēks nevis maldās pa dzīvi, bet reāli iet savu ceļu. Kad uzticās. Uzticās ne tikai sev, bet uzticās arī kaut kam vairāk. Un enerģija, kas atrodas šajā punktā, tā tad rāda, kādā veidā cilvēks sevi īsteno, kad saskarās ar savu patieso dzīves aicinājumu un uzdevumu. Ja? Šis punkts, es gribētu teikt, ir tā kā dvēseles skatloks. Tad, kad cilvēks skatās uz tām savām dāvanām, uz talantiem, tad tur parādīties var gan atzinība, gan panākumi, gan iespējas, un arī vajadzīgie resursi. Savukārt, ja šajā punktā enerģija aiziet mīnusā, cilvēks var aizķerties kaut kādās ilūzijās, viņš var zaudēt spēku, un sajūta ir tāda, ka man neviens nepamana, ka man neviens dzīvē neievēro, ka nekam nav jēgas. Un trešais punktiņš, tātad šajā visā personīgajā kvadrātā ir punkts C. Tas ir mūsu dzimšanas gads. Tātad, kā mēs nonākam pie šī punkta, visus cipariņus, kas ir dzimšanas gadā, saskaitam kopā un reducējam no 1 līdz 22. Šis punkts parāda, kāda ir mūsu saikne ar ķermeni, ar materiālo pasauli, ar naudu, un visbeidzot arī ar veselību. Un tas ir tāds kā dzīves pamats, kas nodrošina mums stabilitāti. Un caur šo punktu var nolasīt, kā cilvēks pelna sev iztiku, ar kādām grūtībām viņš var sastapties naudas lietās, kā viņš faktiski rūpējās par savu ķermeni un cik prasmīgi tātad realizējas reālajā pasaulē. Te arī atklājas iepriekšējo dzīvi materiālā karma.
Jo cilvēks ja cilvēks nedzīvo saskaņā ar savu dzīves aicinājumu, šie vecie parādi sāk celties uz augšu. Un tas liek par sevi manīt, un kā tas notiek? Kad tad vecie parādi liek par sevi atcerēties? Manā gadījumā bija signāls nāca caur slimībām. Bet līdz tam nav jānonāk. Jo arī naudas lietas ir, teiksim, tā kā var parādīties. Naudas lietās var parādīties varbūt kaut kādi zaudējumi. Nauda nenoturās, iztek tā kā caur pirkstiem, it kā pelni labi, un tajā pat laikā nauda neturās. Tās ir pirmās pazīmes, kā atkārtojās iepriekšējo dzīvju materiālā karma. Un plus izpausmē šis punkts ir tas, kas iedod cilvēkam dzīvē stabilitāti, kas iedod cilvēkam dzīvē labu veselību un arī labas iespējas sakārtot šo te mūsu zemes dzīvi. Savukārt, ja enerģija aiziet mīnus izpausmē, tas parādīsies, ka fiziski jūtamies izdeguši, parādās slimības, kaut kādi parādu scenāriji. Tas viss šajā punktā D, C. Un pašā apakšā ir punktiņš D. Un tātad, kā mēs šo te viszemāko un arī reizē visnegatīvāko punktu matricā atrodam, ja mēs saskaitam kopā punktu A, punktu B, punktu C, mēs iegūsim enerģiju punktā C. Un šeit, šajā enerģijā, šajā punktā atrodas tas, ko cilvēks sevī ļoti bieži negrib atzīt, ko viņš nepaman, vai arī, ja paman, viņš cenšas no citiem noslēpt. Šajā punktā slēpjas arī bailes, šeit slēpjas ievainojamība. Un gribu teikt, atkārtoti iepriekšējo dzīves scenāriju, kas liek atkal un atkal un atkal sastapties ar vienām un tām pašām grūtībām, ko mūsu dvēsele ir piedzīvojusi iepriekš nākot šeit uz zemes. Enerģija, kas atrodas šajā punktā, tas ir kā spogulis mūsu mīnusa izpausmē. Šī ir viena no enerģijām, kas jau piedzimstot nāk līdzi mīnusā, kas parāda tos iekšējos sabotētājus, kas traucē cilvēkam izpaust viņa spēku, kas traucē viņam izpaust viņa potenciālu, un kas liek viņam šaubīties, atlikt varbūt svarīgās lietas, salīdzināt sevi ar citiem, meklēt vainīgos, iekrist upura lomā. Un tomēr es gribētu teikt, ka šeit, ja mēs šo visu izprotam, šeit ir arī durvis, šī enerģija ir durvis uz mūsu iekšējo briedumu. Un ja cilvēks drosmīgi paskatās uz savām mīnus izpausmēm, ja paskatās tām acīs, tā sirsnīgi. Jo es gribētu teikt, ka likteņu matricu var apgūt tikai ļoti drosmīgi cilvēki. Cilvēki, kuri vēlās, saprotot, ka es neesmu pilnība, mainīt sevi. Un tad, ja mēs paskatāmies acīs šīm te izpausmēm un saprotam tās var pārtapt par mūsu spēku. Un ne visiem tas ir pa spēkam. Un ne arī visi cilvēki šodien uz zemes to ir gatavi, tam ir gatavi. Un tas jau nav ne labi, un tas jau nav arī ne slikti. Un, kā es saku,
tikai ļoti drosmīgi cilvēki. Tā pa īstam grib izzināt sevi un arī ļoti apzināti piedzīvot savas dvēseles evolūciju. Savukārt, ja šis punkts paliek nesadzirdēts, tad tas ir kā tāds smags ankurs, kas tur cilvēku pie zemes un neļauj viņam pacelties augstāk. Aizrāvos ļoti ar punktu D, bet šis patiesi ir viens no svarīgākajiem punktiem personīgajā kvadrātā. Un tad ir matricas sirds, punkts E, un šis punkts atklāja jēgu un to reālo dzīves ceļu. Un tas parāda faktiski to, uz ko tad mūsu dvēselīte tiecās, kādu lomu viņš šajā te pasaulē grib ieņemt, un kam veltīt savu spēku gadus. Un tas jau, protams, nav par profesiju, jā, saprotiet. Šeit ietilpst tas ne tikai materiālais, bet garīgais uzdevums, jo, kā mēs redzam, savienojās krustā gan materiālā joma, punktiņš A un C, un savienojās tas viss ar garīgumu. Un tikai tad, ja šīs divas lietas, materiālā joma un garīgā joma ir līdzsvarā, mēs varam nonākt savā matricas sirdī un realizēt šo te punktu. Šis punkts ir tā kā magnēts, kas pievelk. Un tad, kad cilvēks faktiski ļoti apzināti iet šīs enerģijas virzienā, tad viņam rodas spēks, tad rodas piepildījums, un tad rodas arī tā sajūta, ka ir vērts dzīvot, ka dzīvē ir jēga. Bet ja mēs to atstājam novārtā, līdzi nāk kaut kāds tukšums, esam tā kā iestrēguši. Un pašā centrā, ja jūs paskatīsieties virs punktiņa E, ir redzams mazs kvadrātiņš. Tas, kas iepriekš matricās nebija. Kvadrātiņš ar sarkanu ciparu vidū, konkrētajā matricā tas ir 9. Un tas norāda uz mūsu arhetipu. Es piezīmēšu, ka arhetips, cilvēka arhetips, un tie var būt 3 saskaņā ar likteņu matricu, tā nav nekāda diagnoze. Tas ir tāds kā, tā ir dzīva enerģijas matrica, kas nosaka to, kā cilvēks domā, kā viņš jūtās, kā viņš mīl, kā viņš strīdās, kā viņš piedod, kā viņš iedvesmojas. Un tas ir tas dabīgais veids, kā būt. Un tad, kad cilvēks iepazīstās ar savu arhetipu, mēs šo esam pārbaudījuši arī tagad tikko svaigi attiecību matricā, tad gribētos teikt, ka tas ir tāds brīnišķīgs papildinājums likteņa matricai, un tev vairs nav nekāda vēlēšanās salīdzināt sevi ar citiem, vai mēģināt, teiksim, iejusties kaut kādos svešādos rāmjos. Tu sāc pieņemt sevi, ieraudzīt tās savas stiprās puses, strādāt ar tām ievainojamībām, bez jebkādiem pašpārmetumiem. Tātad visi šie punkti kopā veido, lai atceramies koku, tie kopā veido stumbru un zarus. To, kas ir redzams ārēji, to, ko mēs katrs jūtam ikdienā. Taču piekritīsiet, tikai ar stumbru un zariem ar to vien nepietiek. Un jāsaka, ka pat viss skaistākais koks,
ja viņš ir bez saknēm, viņš nevar ilgi izdzīvot. Un te mēs nonākam pie dzimtas kvadrāta. Pie dzimtas kvadrāta, pie mūsu saknēm. Un tajā atklājās faktiski mūsu senču programmas, atklājās arī pārliecības, un iespējams arī tās neizdziedinātās sāpes, kas ir nodotas no paudzes paudzē. Piemēram, manā praksē bija kāda sieviete, kur atnāca ar jautājumu, lai censtos sakārtot savas finanses. Viņa bija mainījusi darbus, mācījusies, plānojusi, ja? Bet nauda nekad nebija pietiekama. Un tad, kad mēs paskatījāmies tieši uz dzimtas kvadrātu, atklājās sekojoša lieta, ka dzimta ir zaudējusi īpašums. Tie varēja būt varbūt bankroti, varbūt neveiksmīgi ieguldījumi, varbūt laulības šķiršanās, kādēļ viss bija slīdējis tā kā ārā no rokām, ja? Un šī programma cilvēkam bija kļuvusi tā kā norma šai sievietei, ko viņa sevī nesa. Un tad, kad izrunājām, un sieviete par to uzzināja, klients saprata, ka patiesībā ne jau viņa, cīnās ar savu nespēju, bet būtībā tas ir dzimtas mantojums. Un tādā brīdī, tad, kad tu beidzot sāc saprast, tad arī var sākties dziedināšana. Ar apzinātām izvēlēm, ar darbu pie savām saknēm. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Kā jau mēs runājām, tieši saknes nosaka to, kāds būs koks, kāds būs mans personīgais kvadrāts. Un ja dzimtas programmās ir sāpes, mēs tam neviļus kalpojam. Pat ja ārēji ļoti cenšamies mainīt savu dzīvi, ja? Bet tad, kad šīs saknes mēs tā pa īstam sākam dziedināt, tikai tad var ienākt spēks, tad var ienākt stabilitāte, un tad var ienākt arī kaut kāda jauna dzīves plosma. Ja? Tad var attiecībās parādīties siltums, tad var nostiprināties veselība, tad darbā paverās jaunas iespējas. Un šeit es gribētu sākt arī runāt par jaunākajiem matricas atklājumiem, ko mēs varam ieraudzīt ne tikai, tātad mēs varam šajā jaunajā matricā ieraudzīt ne tikai personīgo un dzimtas kvadrātu, ja? Bet mēs šeit varam ieraudzīt arī zemapziņas scenārijus, tos neredzamos režisorus, kas gadiem ilgi ir vadījuši mūsu attiecības, kas gadiem ilgi ir vadījuši, rūpējušies par mūsu naudu, par ģimenes dzīvi. Un mēs šeit ieraudzīsim arī 3 kvadrātus, par ko es arī ievadu nodarbības pieteikumā pieteicu, ja? Un tas ir atbalsta kvadrāts, kas parāda, kas tad ir tas, kas mūsu dzīvē var atbalstīt, kas parādīs arī 2. kvadrātu, emociju kvadrātu, kas izgaismo mūsu jūtu pasauli, un status kvadrātu, kas parādīs, kā mēs redzam sevi un kā mūs redz sabiedrība. Un tieši šie te momenti, šie te slāņi arī padara likteņa matricu daudz dziļāku, daudz dzīvāku. Un tā nav kaut kāda teorija, vai tā nav kaut kāda skaitļu spēle, kas palīdz ieraudzīt visu koku, tātad stumbru, zarus un saknes. Bet tas ir koks, kas var nest augļus. Jo tikai tad, kad saknes ir apzināts, ja, ir sakārtots mūsu saknes, cilvēks var patiesi izmantot tos savus talantus, kas ir viņā, un izmantot
tās savas dzīves dāvanas. Es kaut kādus un jaunajā likteņa matricā es lielāku uzmanību varbūt gribu pievērst tieši čakrālajai sistēmai, kas ir atspoguļojis mūsu veselības kartē. Un arī jaunajā matricā būs šī te veselības karte, jo likteņa matrica un čakras ir ārkārtīgi cieši saistītas. Un tās būtībā atver cilvēku to iekšējo karti, rādot ne tikai enerģiju katrā punktā, bet arī to, kā šī enerģija plūst caur ķermeni un kā tā var ietekmēt vai ietekmē mūsu dzīvi un arī dzen veselību. Un tie, kuri nezina, varbūt divos vārdos, kas tad ir čakras, tās ir kā tādi smalki enerģijas centri cilvēka ķermenī, un katrs no tiem, tātad šīs čakras atbild par noteiktu dzīves jomu, par drošību un saknēm, par jūtām un attiecībām, par spēku un gribu. Un ja šie te, un arī dzen par intuīciju un par garīgumu, un ja šie visi centri, tātad no pirmās līdz pēdējai čakrai ir līdzsvarā, tad cilvēks jūtās lieliski. Viņš ir vesels, viņš ir pilnvērtīgs, bet ja kādā no centriem ir bloks vai tas ir vājš, tad rodas arī dzen, tāda disbalans. Un tas atspoguļoties var gan mūsu fiziskajā ķermenī, gan arī dzen emocionālajā stāvoklī, gan, protams, visbeidzot arī dzen fiziskajā pasaulē. Un tātad pirmais kvadrāts, ko es gribētu šodien parādīt, tas ir iezīmēts tumši zilā krāsā. Un likteņa matricā jaunajā kursā mēs to apskatīsim ļoti, ļoti detalizēti. Un tas ir atbalsta kvadrāts. Tas parāda, tad kāds ir mūsu dzīves pamats. Cik stipri un cik droši un cik stabili mēs dzīvē vispār jūtamies. Parāda arī to, kāpēc tik daudz cilvēki, kāpēc viņiem īstenībā dzīvē pietrūkst iekšējā atbalsta. Un pat ja ārēji izskatās, ka viss ir kārtībā, piemēram, ir darbs, ir ģimene, un pat zināšanas cilvēkam ir, ja? Un tomēr kāds no mums ir nemierīgs, kāds pastāvīgi šaubās par sevi, kāds varbūt nevar īstenot to, ko ļoti dziļi gribētu sirsniņa. Vai arī otrs variants. Ir cilvēki, kuri bezgala nododās kaut kādām garīgām praksēm, meditē, meklē dzīves jēgu caur dažādām mācībām, bet viņa ķermenis ir noguris. Nauda plūst projām, sadzīvē visu laiku ir kaut kādi šķēršļi. Nu, kā tad tā? Cilvēks it kā dzīvo pareizi, bet iekšējā pasaule, iekšējā stabilitāte tā arī nerodās. Un te arī slēpjas atbalsta kvadrāta tēma. Tā nav tikai mācība par kaut kādām čakrām. Tas ir mūsu iekšējais stāvoklis, kurā cilvēks jūtas stingri balstīts gan savā ķermenī, gan arī savā garīgumā. Un tā ir tā fantastiskā sajūta. Es esmu šeit, es esmu uz zemes, un es zinu, kāpēc es šeit esmu atnācis. Un tā ir tā spēja arī dzīvē iemiesot kaut ko tādu nozīmīgu ikdienā, reālās darbībās. Un šis atbalsta kvadrāts tātad apvieno divas dzīvības plūsmas.
Un tā pirmā sakne ir čakra muladhara. Tā ir mūsu, par ko atbild. Tas ir mūsu ķermenis, tā ir drošība, tas ir mūsu pamats, kas ļauj tev teikt, es varu izturēt, un es stingri stāvu uz savām kājām. Un otrā augšējā čakra ir sahasrāra. Tas ir par garīgumu. Tā ir intuīcija. Tā ir saikne arī ar kaut ko lielā, ar kaut ko augstā. Un ja tur viss līdzsvarā, tad es zinu, kāpēc es esmu šeit. Es esmu kaut kāda daļa no kaut kā lielāka un plašāka. Savukārt, ja šīs abas plūsmas nav līdzsvarā, mēs zaudējam spēku. Ja ir tikai ķermenis un nav garīguma, dzīve kļūst vienā mirklī smagnēja. Cilvēks izdeg, tāpēc, ka neredz jēgu tam visam. Savukārt, ja ir garīgums, kā es iepriekš teicu, bez ķermeņa, bez drošības, ar kaut kādām bailēm, cilvēks aizpeld ilūzijās un sadzīve sabrūk. Un tikai abu vienotība, tātad materiālais plāns, garīgais, rada to veselumu un vertikāli, kas savieno zemi un debesis. Tas, kas parādīts tavā kartē. Nu, padomājiet ēku kā piemēru. Ja ir tikai pamats, ja tā tikai stāv, tā ir tukša, bez kaut kāda virziena. Ja ēkai ir tikai tornis, šī ēka var ātri sabrukt. Bet tad, kad ir gan pamats, gan tornis, tad rodās spēks, līdzsvars un arī skaistums. Un tā ir arī ar cilvēku. Tikai sakne un vainags kopā iedod cilvēkam dzīvē īsto atbalstu. Un tāpēc atbalsta kvadrāts ir pirmais svarīgākais, kas parāda, cik cilvēks ir savienots pats ar sevi, ja? Ar savu ķermeni, ar savu garīgumu, ar zemi un debesīm. Un tad, kad šis savienojums ir dzīvs, cilvēks ir noturīgs, cilvēks ir brīvs, viņš spēj ne tikai izdzīvot, bet piepildīt arī sevi ar aicinājumu, lai mainītos visi apstākļi apkārt. Un mēs kursā apgūsim katru enerģiju, kas ir šajā atbalsta kvadrātā. Bet tieši tāpat tas būs arī, katra enerģija tiks izskatīta citos kvadrātos. Un uzzināsim, kura no 22 enerģijām tātad vienā vai otrā kvadrātā var kļūt par mūsu palīgu. Un tad ir nākamais kvadrāts. Nākamais kvadrāts ir emociju kvadrāts, un mēs jau pieskārāmies pirmajam svarīgajam kanālam, likteņa matricai, tātad atbalsta kvadrātam, kas apvieno tātad sakni un vainagu, ķermeni un garīgumu, ja? Kas ir mūsu dzīves pamats, kas iedod to drošību dzīvē un jēgu. Taču cilvēks piedzīvot savu veselumu un justies tāds pilnīgs var būt tad, ar to vien nepietiek, jā, ar šo te pamatu, jā. Ir vēl viens svarīgs kanāls, kas ir emociju kvadrāts. Un piekritīsiet, ka emocijas mūsu dzīvē var ienākt vienkārši tā kā vējš, ja? Tas var piepildīt buras un nest mūs uz priekšu ar tādu spēku un dzīvīgumu. Bet šīs te emocijas var kļūt reāli arī par kaut kādu viesuli, kas apmet visu uz riņķi, ja? Ja nav virziena, ja nav vadības. Un emocija kvadrāts, jāsaka, tā ir tāda kā vertikāle, kas palīdz šim vējam kļūt par dzinēju spēku, ja? Nevis par kaut kādu hausu. Un tātad, kas veido
kuras čakras veido šo te kvadrātu. Pirmā tā ir Svadhistāna. Atrodas vēdera lejas daļā, jā, tas ir mūsu jūtu centrs, vieta tātad, kur dzimst cilvēkam emocijas, kur dzimst vēlmes, kur dzimst kaut kādas sajūtas. Un kad šis te centrs Svadhistāna ir atvērts, tikai tad cilvēks var ieiet normālā kontaktā ar citiem cilvēkiem, ar dabu, ar sevi. Tad cilvēks prot baudīt dzīvi, ja? Tad viņš saprot, kā garšo ēdiens, viņam patīk saules siltums, viņš prot to izmantot, pieskārieniem ir cita vērtība, un emocijas plūst brīvi, ja? Nav nekādas apspiešanas, ne pārmērīgi arī dzen tādu emociju uzvirdumu. Un šis centrs ir tāds kā dzīvs avots, kas nepārtraukti baro mūsu sajūtu pasauli. Un otrs centrs vai čakra, kas par šīm te emocijām atbild, tātad ir aģna, iekšējās skaidrības centrs, ja? Kas atrodas mums pieres centrā. Tas ir tāds, es gribētu teikt, mūsu iekšējais novērotājs. Tas ir tas, kas piešķir mūsu emocijām, kas rodās apakšējā centrā, vārdu un nozīmi. Un tad, kad šis centrs ir līdzsvarā, aģņu līdzsvarā, cilvēks redz, kādas ir tās viņa izpausmes, reakcijas, emocijas. Un viņš arī saprot, kāpēc tas tā rodās. Viņš nepazaudē sevi emocijās, bet arī nenorobežojas no tām. Un šī ir vieta, kur dzimst sapratne, ka es jūtu, es paužu savu emociju, bet es zinu, kāpēc es to paudu. Es zinu, kāpēc es tā jūtos. Un tad, kad abi šie centri savienojās, tad būtībā rodās tas emocionālais briedums. Un cilvēks spēj sajust, bet reizē ar to viņš nepazaudē arī sevi. Saprot, bet neapspiež. Ja? Runā atklāti, bet nemanipulē. Ja? Mīl, bet neizšķīst kaut kādā pārmērīgā tuvībā. Un tā vairs tad nav emocija kontrole, bet tā ir arī tāda reāla klātbūtne. Tā ir spēja būt vētrā un tajā pat laikā nekļūt par pašu vētru. Ja? Un emocija vieta ir tātad vieta, kur satiekas jūtu dziļums un kur satiekas apziņas skaidrība. Un tas ir mūsu iekšējā brieduma ceļš. Būt dzīviem, būt īstiem, neapspiežot, nepārplūstot, bet ļaujot sev normāli just un tajā pat laikā arī vienlaikus saprast. Un tieši šajā kvadrātā, šajā emociju kvadrātā dzimst patiesa mīlestība, tāda klātesoša, tāda, kurā tu vari būt pats, un kurā arī otrs cilvēks var būt viņš pats. Un tad ir trešais jaunais kvadrāts, kas ir status kvadrāts. Un tas nav tikai par varu, vai par kaut kādu, nezinu, amatu, vai par kādu ārēju stāvokli. Tas ir mūsu iekšējās gribas un balss savienojums. Iekšējās gribas un balss savienojums. Tā ir vieta, kur cilvēka iekšējais stumbrs iegūst spēku runāt. Un viņa spēks tad arī kļūst redzams citiem cilvēkiem. Ja emocija kvadrāts atbild uz jautājumu, ko es jūtu, tad status kvadrāts saka, kā es sevi pasaulē parādu.
un kādu vietu es šajā pasaulē vispār ieņemu. Ja? Un šajā kvadrātā arī izpaužās divas čakras. Viena ir manipūra, tātad mūsu iekšējais gribas centrs, kas atrodas Saules Pinuma rajonā. Un tas ir tāds mūsu motoriņš. Ja? Te rodas sajūta, ka es varu, es esmu cienīgs, es spēju rīkoties. Un tā jau nav tikai kaut kāda kaprīze, ja, vai spēka izrādīšana, bet tā ir tāda nobriedusi iekšēja pārliecība. Un tas ir spēks, kas negaida kaut kādu atļauju, bet droši ļauj iet uz priekšu, ieņemt savu vietu, jo cilvēks zina, kas viņam pienākās. Un paralēli mēs skatāmies otru čakru saistībā ar šo te gribas centru. Tā ir čakra Višutha, kas atrodas šeit kakla rajonā, Rīklas rajonā. Un vienkāršiem vārdiem sakot, tas ir cilvēka mikrofons. Tas ir cilvēka mikrofons. Un te jau nav runa par spēju, vai es māku, vai es nemāku runāt, vai es varu izteikties. Tas ir par to, kā tevi dzird citi cilvēki, kā tevi atzīst, kā tevi respektē. Un čakra ir tā vieta, kur tava dvēsele runā ar balsi, ne tikai par jūtām. Es esmu es, un es saku savu patiesību. Tā kā es jūtu. Un tad, kad šie te divi centri savienojās, Manipura un Višutha, tad es zinu, ko es gribu, ja? Un es spēju to arī pateikt. Es apzinos savu spēku, un es nebaidos citiem cilvēkiem to parādīt. Es iezīmēju savas robežas, un es spēju tās noturēt ar attiecīgu rīcību. Un status kvadrāts, mīļie, tā ir arī labklājības as. Iepriekšējā matricā mēs to saucām kā labklājības līnija, ja? Kā likteņa matricā to ir pierasts teikt. Jo, redzat, apakšējā līnija atrodas tieši uz labklājības līnijas, jo labklājības līnijas tātad satiekās divas tēmas. Tā ir nauda un tā ir partnerība. Un labklājība nav tikai kaut kāds sapnis vai emocija, ja? Tā ir konkrēta vieta pasaulē, ko tu vari ieņemt, un to nevar sajust. To vajag iemiesot ar savu gribu un izteikt ar savu balsi. Un tā var rasties sociālā identitāte, tā var rasties pašcieņa, spēja noturēt gan ienākumus, gan arī attiecības. Un attiecībās status kvadrāts atbild uz jautājumu, kas tad es esmu līdzās otram partnerim? Vai es māku runāt vispār par savām vajadzībām? Vai es spēju pateikt partnerim jā vai nē? Vai es atrodu savu vietu, nepazaudējot sevi un nepaliekot kaut kādā mērā otrā plānā? Bet ja šī vertikāla nav līdzsvarā, attiecībās iestājas vai nu smags klusums, vai pretēji nemitīgs strīdi. Ja? Un tāpēc gribās teikt, ka status kvadrāts ir tas punkts, kur mēs beidzam sapņot un beidzam dzīvot kaut kādās ilūzijās un just. Šeit, status kvadrātā, mēs beidzot sākam ieņemt savu vietu ar spēku, ar varu un ar balsi. Un tas ir tas nobriedušais es, kas ne tikai ir, bet kurš var arī skanēt. Tātad
mēs sākām ar atbalstu kvadrātu, ar sakni un vainagu, ar drošību un garīgumu. Un tas ir pamats, kas ļauj stāvēt stingri, neraugoties uz to, kā apkārt kaut kas mainās. Un tad mēs pievērsimies, atceraties, emociju kvadrātam, jūtām un skaidrībai. Tur cilvēks iemācās ne tikai just, bet arī saprast un palikt pats sevi. Un visbeidzot, mēs runājam par status kvadrātu, par gribu un par balsi. Tur mūsu iekšējais spēks iegūst formu, un tas beidzot kļūst sadzirdams arī pasaulē. Un tā soli pa solītim mēs esam nonākuši līdz mūsu matricas sirdī. Un matricas sirds atrodas, piemēram, kur? Pašā centrā. Un matricas sirds ir vidējā čakra, ko sauc par anahatu. Un te satiekās visi kanāli. Visi kanāli. Šeit mūsu drošība kļūst par uzticēšanos, emocijas un jūtas kļūst par siltumu, bet mūsu balss kļūst par mīlestības valodu. Un tāpēc anahata ir kā centrs, kur mēs beidzot varam sajust, ka es esmu vesels, ka es varu mīlēt, es varu būt kopā ar citiem, tajā pat laikā nepazaudējot sevi. Un šeit mūsu matricas sirdī arī slēpjas mūsu iekšējā spēka kods, kas sastāv gan no enerģijām, kas bija personīgajā kvadrātā, un no enerģijām, kas ir arī dzimtas kvadrātā. Un nākamais lielais jaunums, par kuru arī pavisam īsi gribu padalīties ar jums, kas ir matricā, tie ir zemapziņas scenāriji, kas, kā jau es teicu, tas ir kā tāds iekšējais režisors, kas stāv it kā mūsu dzīves aizkulisēs, tāpat laikā viņš brīnišķīgi vada mūsu dzīvi. Mums ir tik pierasts domāt, ka es pats taču rakstu savu dzīves scenāriju, es pats piedalos dzīves notikumos, bet patiesībā cilvēks atkārto to pašu sižetu atkal un atkal, un tieši šis lielais režisors, kas atbild par zemapziņas scenārijiem, nosaka to, kā tu pelni, kā tu tērē naudu, kādus partnerus tu izvēlies, kā tu veido attiecības ģimenē. Un kamēr šis scenārijs ir neapzināts, tu dzīvo nevis pēc brīvas izvēles, bet pēc iepriekš uzrakstīta teksta. Lai cik tas skumji izklausītos šovakar. Attiecībās tas varētu izpausties tā, ka mēs sakām, piemēram, es gribu uzticamu, tādu nobriedušu, sirsnīgu partneri. Kas notiek dabā? Mēs piesaistam kaut kādus nepieejamus, varbūt vēsus, varbūt pārlieku dramatiski noskaņots partnerus. Tāpēc, ka pēc būtības izvēlas ne jau mans prāts, bet zemapziņa. Tur, kur dzīvo bērnības pieredze, tur, kur ir dzimtas raksti, tur, kur ir senas dvēseles atmiņas. Vai finansēs, piemēram. Mēs bieži domājam, ka es finansēs gribu stabilitāti. Es gribu pelnīt vairāk. Bet ja dziļi iekšā zemapziņā darbojas scenārijs, ka nauda īstenībā dzīvē nāk caur smagu darbu, vai, piemēram, par vienu vai otru darbību mani sodīs, tad cilvēks pats sev veido liekus šķēršļus. Un var jau būt, ka nauda arī ienāk, ja? Bet tā nenoturās.
jo iekšējais magnēts un iekšējie zemapziņas scenāriji nosaka to, cik daudz tu sev atļauj. Un, piemēram, ģimenē. Zemapziņas scenārijs atnāk no vecāku un no dzimtas modeļiem. Un mēs bieži sakām, padomājiet, man liekas, ka tas tradicionālais teiciens, es gan tā nedarīšu, kā darīja mani vecāki, vai ne? Cik pazīstams šis teksts. Un, diemžēl, dzīvē mēs nonākam tajā pašā stāstā. Rodās ģimenē tie paši strīdi, vai klusēšana, vai vientulība, tāpēc, ka iekšējā programma nav izmainīta, un ja to neatkārto, tad bērni, negribot, atkārto to pašu scenāriju. Un kā tad atpazīt šo zemapziņas scenāriju? Viens ir atkārtojošie notikumi. Vieni un tie paši, ja varbūt līdzīgi partneri parādās dzīvē. Konflikti, finanšu krīzes, atkārtojas līdzīgi notikumi, tikai ar citiem lomu spēlētājiem. Pēc kaut kādiem iekšējiem konfliktiem gribu vienu, bet daru citu, piemēram. Pēc ķermeņa un emociju signāliem rodās bailes, rodās spriedze vai kaut kāda izvairīšanās. Bet, ja sākam strādāt ar zemapziņas scenāriju, tas ir ļoti atbrīvojoši. Pārstāj vainot citus, jo redzi, kad mehānisms būtībā ir tevī. Ja? Tu beidz atkārtot vienu un to pašu apli. Tu saproti, kāpēc ideāls tās saucamās attiecības vai darbs neizraisa interesi. Ja? Kāpēc piesaistam mēs tos cilvēkus, kas dzīvē rada tikai un vienīgi sāpes? Un visvērtīgākais - zināt zemapziņas scenārijus. Tu sāc izvēlēties apzināti gan partneri, gan darbu. Nevis no traumas, bet no pieredzes, no brīvības. Un tieši tāpēc šie te matricas punkti ir tik ārkārtīgi svarīgi. Viņi atrodas šajās vietās, ja? Šis neredzamais režisors. Apakšā tātad zemapziņas scenārijs partnerattiecībās, pa labi zemapziņas scenārijs finansēs. Domāju, ka pieliksim klāt arī zemapziņas scenārijs ģimenē, bērnu vecāku attiecībās, kas atradīsies matricā pa kreisi. Šobrīd neesmu iezīmējusi. Un tāpēc gribās teikt, ka šie visi punkti, par kuriem tikko runāju, ir ļoti nozīmīgi. Un tie parāda nevis to, ko tu saki, ja, ka gribi, bet arī to, ko tu patiesībā pievelc, piesaisti, ja, līdz apzinies. Līdz šī trīsvienība kļūst skaidra, ja, un tu vari pateikt tikai tad, ka tad es rakstu savu dzīves scenāriju pats. Ja? Un šis ir unikāls jaunums likteņa matricā. Līdz šim mēs varējām matricā skatīties, teiksim, enerģijas, talantus, izaicinājumus. Bet tagad gribas teikt, ka matrica ir kļuvusi vēl precīzāka, un tā ļauj nolasīt arī šos te zemapziņas scenārijus. Un tas nozīmē, ka tu vari ieraudzīt ne tikai, kā šie te scenāriji izpaužas tavā dzīvē, bet arī saņemt konkrētus ieteikumus, ko ar to visu darīt. Ja? Un katra enerģija, kas veido šo tātad scenāriju, būs jums arī detalizēti aprakstīti. Domāju, ka daudz dziļāk, vairāk nekā iepriekš, lai tu varētu strādāt ar sevi vēl daudz
precīzāk un rezultatīvāk. Un zemapziņas scenārija, īsti sensācija, manā skatā, cik esmu paskatījusies. Un, jo tie sniedz iespēju pirmo reizi apzināti tātad ieraudzīt to savu dzīves neredzamo režisoru, to iekšējo programmu, kas ilgi ir gadu desmitiem vadījusi tavas attiecības, kas ilgi ir vadījusi tavas finanses un arī ģimenes dzīvi, ja? Un tad, kad tas matricā kļūst redzams, tu vairs neesi ķilnīgs. Tu beidzot esi iegūs atslēgas, un tās... kā pārtraukt to, kas atkārtojās nemitīgi, un tos grābekļus, uz kuriem mēs visu laiku kāpjam, un kā rakstīt to savu dzīves stāstu, ja? Ko? Ja vēlies ielūkoties sevi, ja, uzlabot dzīves kvalitāti, tad man vien atliek aicināt tevi uz jauno likteņu matricas 2.0 kursu, tā nosauc 2.0, uz jauno kursu, ja, jo šajā tātad kursā mēs iepazīsim 3 dažādus šos te personību tipus, ja, iepazīsim, protams, arī enerģijas. Tūlīt gribu teikt, ka mums nebūs katras enerģijas tāds detalizēts apskats katrā nodarbībā, bet, lai taupītu laiku, jūs saņemsiet konspektu un varēsiet to izlasīt. Es arī padalīšos ar Natālijas Ladīnī doto materiālu attiecībā par enerģijām tiem cilvēkiem, kuri lasa krievu valodā, ja, lai detāli varētu paskatīties, kā autors traktē enerģijas, ja, tas tāds, tā kā savs darbs. Mēs šeit runāsim, protams, kad arī par iepriekšējo dzīvi materiālo karmu, par iepriekšējo dzīvju partnerattiecību karmu, pilnīgi viennozīmīgi tā saucamajām karmu sastēm, ja, bez tām nekur. Un runāsim tāpat par savu iekšējo vīrieti un sievieti, ja, detalizēti apskatot katru enerģiju, ja, jo tas viss ir ārkārtīgi cieši saistīts ar mūsu veselību, un arī veselības kartē būs dots katras enerģijas traktējums katrā konkrētā vietā. Un mēs iemācīsimies arī saprast šos te kvadrātus, par kuriem stāstīju, ja? Un ne tikai uzzināt, bet arī uzzināt, kas ir tas, kur ir tā enerģija, kā viņa izpaužās, kas būtu jādara, lai mēs tātad justos stipri un droši, lai mēs pareizi varētu paust emocijas, lai mēs beidzot varētu pat, teiksim, savu gribu izpaust savu balsi un nonākt matricas sirdī, par kuru atbild čakra Anahata. Un, protams, zemapziņas scenārija, ja, iemācīsimies tos saprast, izprast, un tie, kas tad ir tas režisors, ko viņš tur ir uzrakstījis, kas virza mūsu dzīvi, saskaņosim ar viņu šos te plānus. Un kurš būs vērtīgs, gribās teikt, ja? Tas ir kaut kas vairāk par zināšanām, ja? Jo tas ir ceļš faktiski pie sevis. Un ja tu jūti, ka dzīve varbūt nav tajā vietā, ko tu vēlies, tad šis kurs, kā es saku, var kļūt par pagriezienu. Ja ne uzreiz, tad vēlāk pilnīgi noteikti. Un tu iemācīsies pirmkārt sakārtot attiecības ar sevi, ar tuvākajiem, ja? Atradīs savu vietu darbā, ja? Iegūs varbūt arī finansiālu brīvību, ja? Atklās to iekšējo spēku, kas ir tevī, kas varbūt līdz šim ir bijis apslēpts. Un šis ir vienīgais tāds kurs Latvijā, kur likteņa matricā tiek pasniegti jaunumi, kas citur vispār nav pieejami. Un ja tu esi gatavs izzināt sevi un spērt soli pretī pārmaiņām savā dzīvē, tad man vien atliek teikt, pievienojies. Un es tevi aicinu tādā aizraujošā ceļojumā
pie sava augstākā es. Nedaudz par kursu. Mēs tiksimies tiešsaistē. Tas ir tātad 3 reizes mēnesī. Sākotnēji es domāju, ka tas varētu būt ieraksts pa dienu, jo ir dažādi cilvēki, ir ar dažādu ritmu. Otrs, es esmu ievērojusi, ka kursu vakaros apmeklē varbūt nedaudz mazāk cilvēku, jo vairāk patīk skatīties ierakstā, lēnām apturēt mani, neraugoties to, ka es tāpat lēnām runāju, ļoti lēnām runāju, jo liekas, ka gribās ar karoti jums visiem mutē ielikt. Un tātad katru trešdienas vakaru 3 reizes mēnesī no 18 līdz 23, bet tie, kuri pazīst mani, man ir uzreiz jau jāsaka, ka es nevaru iekļauties laikā, tās ir vismaz 3 vai 3,5 stundas. Kurs sāksies 15. oktobrī. Dalības maksa par 3 nodarbībām ir 95 eiro. Un šī summa sevī ietver ne tikai piedalīšanos nodarbībās, ja, bet arī ļoti rūpīgi sagatavots PDF formātā materiālus, tāpat arī piekļuvi ierakstiem, lai tu vari mācīties vērtā laikā un atgriezties pie informācijas tik bieži, cik vien gribēsi. Papildus kursa laikā, ja būs nepieciešams, es nodrošinu arī tādu konsultatīvu atbalstu, tev ir iespēja uzdot jautājumus, saņemt palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Un šie vakari būs tātad satikšanās ar zināšanām. Tas ir zināšanām un ar tādu, jāsaka, pašizziņu, ja? Brīdis sev, lai caur, teiksim, soli pa solītim iepazītu likteņa matricu. Ja? Kas ir nepieciešams, lai tu varētu sagatavoties kursam? Tātad pieeja Zoom platformai, visas nodarbības, tātad, kā es teicu, notiks tiešsaistē. Super bieza klāde, ja? Vai fails datorā, lai tu pierakstītu galvenās atziņas. Un svarīgākais, tev jābūt gatavam pārmaiņām, jo šis kurs ir iespēja ieraudzīt savu dzīvi no pilnīgi cita skatu punkta un spērt soli tālāk. Un vēl viena lieta ir vēlme dalīties arī ar savām domām, ar savu pieredzi, ar citiem kursbiedriem, jo pieredze rāda, ka visvairāk iegūst tie cilvēki, kas uzdrošinās runāt. Ne tikai klausīties, ja? Protams, atvērtība izvēlē, jo matrica parāda virzienu, bet ceļu līdz mērķim, kā jūs teicat sākumā, tu izvēlies tātad pats. Es ar patiesu prieku gaidu ikvienu no jums, kas piedalījās šovakar nodarbībā un kas varbūt sekos noskatīsies vēlāk, jo, kā jau minēju, drosme ielūkoties sevī ir viena no lielākajām dāvanām, ko cilvēks sev var iedot. Un šis kurs nav tikai par skaitļiem, šis kurs nav tikai par kaut kādām schēmām, tas ir par dzīvi. Tas ir par tavu spēku, par tavām saknēm, par to, kā tev atrast gaismu. Un mēs jau, protams, esam visi dažādi, jā, ar savu pieredzi, ar saviem meklējumiem. Dažreiz tik ļoti gribās pierādīt savu taisnību, salīdzināt sevi ar citiem, jā, vai spriest par citiem. Bet šeit mēs iesim dziļāk. Mēs skatīsimies dziļāk, pirmkārt mācīsimies pieņemt sevi, ja? Un tad citus. Redzēt plašāk, mācīties no dzīves. Nevis cīnīties ar dzīvi, ja?
Un, ja tu jūti, ka ir pienācis laiks tā kā izprast sev vairāk, varbūt sakārtot arī savas saknes, atvērties kaut kādam jaunam dzīves posmam, tad šis kurs ir domāts tieši tev, ja? Atver sirdi un paņem līdzi savu pieredzi un paņem līdzi savus jautājumus, un kopā tad visi veidosim to vidi, kurā notiks pārmaiņas. Un būtībā gribās teikt katram no jums uz tikšanos kursā. Pieteikties varat manā mājaslapā blmatrica.lv. Un esmu laikam, ka vienmēr ļoti ilgi norunājusi. O jā, 1 stunda ir pārvērtusies pa 2, kas raksturīgs ir man. Tas nav labais tonis, es visu laiku mēģinu laboties un nesanāk. Bet šobrīd es esmu gatava arī, protams, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Variet čatiņā uzdot jautājumus, ja tādi ir. Čatiņā ir 2 jautājumi, es redzu. Jā, kā likteņa matricas mācībā tiek neutralizēti, pārprogrammēti negatīvie zemapziņas scenāriji. Tur tiek parādīts zemapziņas scenārijs, un scenārijs nav ne slikts, ne labs. Ja mēs zinām enerģijas un enerģiju izpausmes, gan plusa, gan mīnusa izpausmē, viss ir mūsu čaklajās rokās. Šis kurs vai pilnīgi no nulles arī par standarta likteņa matricu vai tikai par tiem jaunumiem? Nē, tā tad mēs iesim pamatā ir mūsu personīgais kvadrāts, tas, kas ir bijis iepriekš ar visām enerģijām, ar visu zonējumu un tā tālāk. Bet lielāks akcents pēc tam tiek uzlikts matricas sirdī, kurā kopā saiet gan personīgais, gan arī dzimtas kvadrāts. Un vienlaikus, tad, kad mācīsimies savu personīgo kvadrātu, mēs uzreiz skatīsimies arī šos jaunumus, šo atbalstu kvadrātu, caur, nu, teiksim, kas tad ir atbalsta kvadrāts. Muladhara, ja mēs skatāmies, tas ir punkts C un punkts D, kas iedod Muladharas čakru. Un, teiksim, Sahasrāra, tas ir mūsu punktiņš A, mūsu dzimšanas datums un mūsu dzimšanas mēnesis. Un, protams, savienojot šīs te divas līnijas, Muladharu ar Sahasrāru, veidojās kvadrāts, ja savienojam. Un šajā kvadrātā slēpjās tad arī atbildes, kas ir tas, kā mēs savu dzīvi varam izrulēt, kā iegūt drošību, kā atbrīvoties no bailēm un iegūt stabilitāti dzīvē. Nu, tā kā piemērs, ja? Tā kā gan no vienas puses likteņa matricas zināšanas, tās, kas tika dotas agrāk, jā, viņas būs, varbūt kaut kādā mērā paplašinātākā skatījumā, gan arī klāt pielikti šie te jaunumi. Tā, varbūt vēl kāds jautājums? Jā, man ir jautājums, es uzdošu. Ir kaut kā prognozējams, kuras tās būs 3 nedēļas? Kura būs tā nedēļa, kur mēs netiksimies? Nu, tad jums ir vienkārši jāskaita no 15. oktobra, 15. oktobris, un man nav kalendārs priekšā. Es tūlīt paņemšu kalendāru. Nevar ātrumā atrast. Kalendārs. Tātad 15. oktobris, 22., 29. oktobris, tad ir 5. novembris brīvs, 12, 19, 26 un tā uz priekšu.
Paldies! Protams, ja mums būs kaut kādi, nezinu, ārkārtas notikumi, es arī zinu pati šajā brīdī eju cauri tādiem diezgan nopietniem dzīves situācijām. Var kaut kas pamainīties, bet tas būtiski neietekmēs mūsu kursu. Labs jautājums, vai kursa beigās mēs saņemsim kādu apliecību? Jā, jūs saņemsiet apliecību par šī kursa noklausīšanos. Tikai man, lai arī man ir desmitiem apliecību, ticiet man, nekad nevienam nav bijis nepieciešamība pierādīt ar papīru. Manā skatā svarīgāks ir zināšanas nekā apliecinājums uz papīra. Bet, ja tas ir nepieciešams, protams, būs. Vēl? Ir vēl bija jautājums čatiņā par to ierakstu lietošanas ilgumu. Jā. Cik ilgi lietošanā būs ieraksti? Es domāju, kādu pusgadu jau vajadzētu, vai gadu varbūt. No līdz, lai ir laiks jebkurā brīdī atgriezties, paklausīties. Jā, kā vienosimies, bet ne mazāk kā 6 mēneši. Nu tā, mīļie, ja vairāk jautājumu nav, tad šajā vakarā es no jums atvadīšos. Es, protams, cerēju saņemt jautājumus no saviem iepriekšējo kursu kolēģiem. Un man tas visu laiku, kā lai saka, rotē pa galvu jautājums, ko jūs varētu uzdot, bet neuzdevāt. Tāpēc, nu, ka nav, joprojām jums ir mani kontakti un variet arī uzdot jautājumus privātā kārtā, jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēkiem varbūt dažādu iemeslu dēļ nav spēka klātienē uzprasīt vai kā savādāk, bet vienmēr informācija ir pieejama un iespēja robežās arī atbildu. Paldies jums visiem par pacietību un par interesi jūsu, un kā es saku, es ceru ar vairākiem no jums satikties kursā, lai patiesi ietu cauri šiem unikālajiem dzīves dziļumiem, ko sniedz informācija mums dzīves likteņa matrica. Ja? Paldies par jums un uz tikšanos! Paldies!